Laura Jansone. Latvijas valsts mežu un Latvenergo pērn dibinātais uzņēmums Latvijas vēja parki mežu teritorijā starp Valmieru un Valku nākotnē varētu izvietot 60 vēja elektrostacijas. Šāds plāns pamatīgi satraucis šīs apkārtnes iedzīvotājus, kā arī ļaudis, kuri šajos mežos pavada savu brīvo laiku. Lai apturētu šo ieceri, portālā Mana balss pat sākta parakstu vākšana. Šīs iniciatīvas autors jautā, vai tiešām augstvērtīga meža zeme ir labākā vieta, kur būvēt vēja parkus. Šī daļēji Ziemeļgaujas aizsargājuma ainava apvidus, tā ir manā vērtības skalā viena no Vidzemes pērlēm ar savu unikālo dabu, teiksim, ar cirgaļu kāpām, kas daļēji iekļaujās šajā teritorijā. Tur ir arī ļoti augsta augu un dažādu putnu un dzīvnieku sugu daudzveidība. RTV uzrunātie ļaudis, kuri dzīvo šajā apvidū, pauž satraukumu, ka vēja turbīnas nākotnē ietekmēs šejienes dabas daudzveidību, floru un faunu, un kādu ietekmi šīs iekārtas atstās uz viņu veselību. Cilvēki arī bažījas, kā vēja turbīnas iekļausies ainavā, ja to kopējais augstums sasniedz pat 300 metrus, kas ir tieši tikpat augsts, cik Ēfeltornis Parīzē. No mūsu mājas redzēs no šejienes tie torņi, tā te visapkārt un līdz turienei mums paliek tāda ziemeņa daļa tikai bez tiem lielajiem. Man liekas, ka var taisīt pa vienam tornim, kur ir kalni, kur ir kaut kāds brīvās teritorijas vai pat varbūt zemnieki, ko nevar izmantot tādā variantā, bet ne jau šeit izzāģēt šos mežus tādā agresīvā veidā. Tāpat iedzīvotājiem ir bažas par troksni, kas radīsies griežoties vēja turbīnas lāpstiņā, kā arī par pašu vēja staciju būvniecības procesu, kura rezultātā jāizcērta mežs un jāveic citi infrastruktūras izbūves darbi. Šo jautājumu īpaši akcentē vietējais iedzīvotājs Reinis Šalders, kurš pats pašlaik piedalās augstsprieguma līnijas Valmiera Tartu pārbūvē. 50 metru torņiem, jo tā jau nāk tehnika nenormālākajās tonāžas un pāļus dzeram iekšā un tehnikas un problēmas arī visos šajos mitrijos laikos, kad ir pavasaris, rudens, tehnikām tik iekšā ceļi tiks nenormāli izbraukāti. Es dalījos tikai, kas vēl tad būs, kāda tehnika nāks iekšā. Jāmin, ka teritorija Valmieras un Valkas novados ir viena no 8 vietām Latvijā, kur Nacionālais kopuzņēmums Latvijas vēja parki plāno vēja staciju būvniecību ar kopējo jaudu 800 megavati. Šai iecerēji pamatā ir šovasar valdībā apstiprinātais regulējums par vēja parku attīstīšanu uz publiskajām zemēm, jeb Latvijas valsts mežu teritorijās. Šajā uzņēmumā RTV norāda, ka projekts Valmieras un Valkas novados ir viens sākuma stadijā. Pašlaik šajā teritorijā notiek ietekmes uz vidi novērtējums, kam pavasarī sekos atkārtota sabiedriskā apspriešana. Pirmos 5 gadus notiek visas vajadzīgās izpētes, un attiecīgi 5 gadu laikā tad arī saprot, vai vispār var kādu vēja parku attīstīt, atsevišķas turbīnas vai vairākas turbīnas, vai nevar neko. Valmieras un Valkas novados iecerētais vēja parks atrastos starp 2 Natūra 2000 Eiropas nozīmes aizsargājumām dabas teritorijām. Tāpēc dabas aizsardzības pārvalde īpaši ir lūgusi izvērtēt, kādu ietekmi vēja stācijas var atstāt uz šīm aizsargājumām dabas teritorijām. Mēs no dabas aizsardzības viedokļa neesam sajūsmā par to, ka mežu teritorijās tiek būvēta vēja parki. Tā nav labākā pieeja un praksa, bet mēs arī saprotam to, ka ir gan šīs enerģētikas vajadzības, gan valsts drošības vajadzības. Savukārt Valkas novada domes deputāts un attīstības lietu komisijas vadītājs Vilmārs Vesingī pauž atbalstu vēja parka īstenošanai, lai valsts kļūtu enerģētiski neatkarīga. Viņš norāda, ka par turbīnu būvniecību pašvaldība saņems arī kompensācijas no Latvijas vēja parkiem, un šos līdzekļus plānots novirzīt to pagastu attīstībā, kur atradīsies vēja stacijas. Tajā brīdī, kad mēs sakam, ka mūsu unikālo Valkas novada ainavu nekas nedrīkst izbojāt, tad mums ir jājautā, kam tad citam ir jābojā sava ainava. Un ar ko tad tā mūsu ainava ir tik ļoti unikālāka un kāpēc tā pārējā ainava ir tik ļoti slikta. Jāpiemina, ka valdība vien šonedēļ uzņēmumam Latvijas vēja parki piešķīra tiesības noteiktās Latvijas valsts mežu teritorijās iegūt apbūves tiesības. Par to valstī samaksājot 314 miljonus eiro. Laura Jansone, Evads Muskovskis, RTV.
Cilvēki ar īpašām vajadzībām darba tirgū pašreiz ir neizmantots resurss. Pēc Labklājības ministrijas pagājušā gada datiem nodarbināti esot nedaudz vairāk nekā 26% cilvēku ar īpašām vajadzībām. Lielākoties trešās grupas invalīdi. Lai iepazītos ar izaicinājumiem, kliedētu neziņu un mainītu savu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons rīkoja sajūta pusdienas dažādu nozaru pārstāvjiem. Un tajās klāt bija arī RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Jā, un zīmju valodā ir rokas forma, ir svarīgi novietojumi. Rokas forma kūkai bija šāda. Es pagriezīšu roku otrādi un rādīšu to pašu. Ārsts, kūka, ārsts. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ikdienā jāsadzīvo ar dažādiem ierobežojumiem, bet viņi ir starp mums un vēlas justies pilnvērtīgi, tostarp arī strādāt. Un tādās valstīs kā Vācija, Itālija, Austrija, Spānija, Zviedrija, Norvēģija un vēl, gan arī visās Eiropas Savienības valstīs, katram cilvēkam ir viens mērķis, ir jāstrādā. Un mēs Latvijā esam drusku iepalikuši šajā jomā, jo mums nav attiecīga likumdošana, kas palīdzētu nodarbinātības mērķi sasniegt. Un otrs, mums sabiedrība ļoti neizglītota par to, ko nozīmē invaliditāte. Bet jāsaka tā, ka salīdzināt tā, cik īsti ir cilvēki ar invaliditāti un kāda ir viņa nodarbinātība, ir diezgan grūti, jo katrā valstī invaliditāti nosaka savādāk. Latvijā situācija ir tāda, ka apmēram 1/4 daļa no visiem tiem, kuriem ir noteikti invaliditāte, strādā. Pēc Labklājības ministrijas datiem tie ir 26,6 vai 8%, un tie bija 2022. Gada dati. Sliktāk rādītāji ir cilvēki ar intelektuālo invaliditāti. Kā atzīst eksperti, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, šis rādītājs pie mums esot labs. Sliktāka situācija esot cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti un pirmās grupas invalīdiem. Tur gan mēs atkal kā Latvija atpaliekam atkal par tiem pašiem 10% punktiem, jo citur ir lielāks atbalsts šiem cilvēkiem. Būtiska loma invalīdu iesaistīšanai darba tirgu ir arī sabiedrības attieksmē. Tāpēc invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons rīkoja sajūtu pusdienas. To laikā klātsošie vismaz daļai varēja justies tā, kā jūtas cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Iejūtoties nedzirdīgo lomā, ēdienu pasūtīšana atgādināja mēmo šovu. Pavlova. Kaut kāda kūciņa. Jā. Okay. Pavlova. Otru. Bija diezgan grūti, bet es redzēju, ka kolēģītei rādīja, ka otrais deserts, tāpēc es pasūtīju otru un pat neprasot, kas tur ir. Bet, ja viņa teica, kad ir tā tad jābūt, bet īstenībā ļoti grūti, jo ļoti jālasa no lūpām, jāmēģina. Otrais roku želē. Okay. Arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors atzīst, ka pusdienot nesot bijis viegli, tomēr tā bijusi iespēja pārvarēt neziņu. Kaspars Gorkšs RTV norāda, ka bailes un šaubas uzņēmējiem nākšoties pārvarēt, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām ir liels, bet pagaidām neizmantots resurss. Darba spēka pieejamība ir būtisks faktors, un šeit ir jāskatās, kādā veidā vispirms jau iesaistīt tieši darba tirgu mūsu iedzīvotājus. Ir profesijas, kurām iespējams viena vai otra invaliditāte traucēs nodarboties, bet ir jāveicina sadarbība ar organizācijām kā Apeirons, kuras arī var izglītot darba devēju. Vairāki sajūtu pusdienu dalībnieki, tostarp arī Latvijas darba devēja konfederācija, norādīja, ka līdzīgu pasākumu organizēšot arī savu nozaru darbiniekiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Latvijas dzelzceļš veicis mērījumus un noskaidrojis, ka dažās Latvijas teritorijās trokšņi uz dzelzceļa līnijām pārsniedz atļautos vides trokšņa robežlielumus. Turklāt tas var kaitēt arī cilvēka veselībai. Tagad plānot situāciju risināt šajās vietās, trokšņus samazinot. Vai viens no risinājumiem ir trokšņu barjeru izbūve? To skaidroja RTV žurnāliste Emīlija Anspoka. Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas likumdošanu Latvijas dzelzceļiem ir jāizstrādā rīcības plāns, kas paredz samazināt trokšņus uz dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30,000 vilcieniem gadā, jau no nākamā gada līdz 2028. gadam. Latvijā šādas teritorijas, kurās vilcienu radītie trokšņi varētu radīt diskomfortu iedzīvotājiem, ir Rīga, Salaspils un Ogres novads.
Kopumā identificētais akustiskajās diskomforta zonās iedzīvotāju skaits, kas mitinās, ir aptuveni 12,000 cilvēku, varētu teikt, ka vairāk kā 12,000 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rīgā Ķengaragā. Tālāk seko Ogre un citi reģioni šajā te posmā, kas ir no Rīgas līdz Ogrei. Kopējais dzelzceļa līnija garums ir 50,3 km. Trokšņa novērtēšanai un kartēšanai tiek ņemti vērā rādītāji, kas raksturo trokšņa radītos miega traucējumus, diskomfortu dienas laikā, vakarā, kā arī kopējo diskomfortu. Līdz 10. decembrim Latvijas dzelzceļš aicina iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus rakstiski. Pašlaik nav saņemts neviens priekšlikums. Savukārt pašvaldību teritorijās, kurās trokšņus ir nepieciešams samazināt, organizētajās sabiedriskajās apspriešanās no iedzīvotājiem izteikts atbalsts, piemēram, par apstādījumu veidošanu dzelzceļa infrastruktūras tuvumā. Tomēr Latvijas dzelzceļš pārstāve norāda, ka šis priekšlikums tiks izvērtēts detalizētāk. Tāpat viņa arī norāda, ka ir vēl citi veidi, kā samazināt trokšņus uz dzelzceļa līnijām. Tie iedalīti 3 grupās. Pirmā ir pasākumi trokšņa avotā, proti pašā dzelzceļa infrastruktūrā vai ritošajā sastāvā. Otra veida pasākumi ir tā saucamie trokšņa izkliedes ierobežošanai. Tie būtu tie paši pieminētie apstādījumi, vai arī tie varētu būt trokšņa barjeri, grunts, vaļņi vai trokšņa slāpēšanas sienas. Un trešā grupa ir pasākumi pašā saucamajā trokšņa uztvērējā, jeb šajā ēkā. Šobrīd Latvijas dzelzceļš plāno izveidot trokšņa samazināšanas barjeru Ķengaragā. Barjeras sienas garums varētu būt 618 metri, savukārt augstums vairāk nekā 3 metri. To plānots īstenot līdz 2025. gadam. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, RTV. Un tālāk pievēršamies kādai Latvijā nepārāk populārai lauksaimniecības kultūrai. Tās ir cukurbietes. Kā saka Saldus novadā esošās akciju sabiedrības Pampāļi vadītājs Mārtiņš Vaļko, lai cik slikti un nelabvēlīgi bijuši laikapstākļi, cukurbietes nekad uz lauka nav palikušas. Pēc daudzu gadu pārtraukuma šogad tur atsākta cukurbiešu audzēšana, bet pirmais gads nav skopojies ar pārbaudījumiem. Tā šobrīd uzņēmuma laukos var redzēt neierastu skatu. Neskatoties uz sasniegušajiem laukiem, ir aktīvākais cukurbiešu ražas novākšanas laiks. Uz to devās arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Šis nav vienkārši apsnidzis lauks. Ielūkojoties vērīgāk, var redzēt, ka zem sniega ir cukurbietes un ir tā sanācis, ka šobrīd ir aktīvākais cukurbiešu ražas novākšanas laiks. Akciju sabiedrība Pampāļi savulaik bija viena no lielākajām cukurbiešu audzētājām. Līdz ar cukura ražošanas nozares likvidēšanu Latvijā arī te šīs kultūras vairs nebija. Atsākt ar to nodarboties aicināja uzņēmums Otaņu dzirnavnieks, kurš sadarbojas ar cukura rūpnīcu Kedaiņos Lietuvā, bietes novācot, kraujot un piegādājot. Pampāļos šogad cukurbietēm atvēlēt 170 hektāru zemes, un pirmais gads bijis izaicinājumiem bagāts jau no iesēšanas laika, kad mitrumu mīlošajam augam bija par sausu. Briešanas process vasarā bija labvēlīgs, bet novākšanas laiks rudenī nāca ar tādām lietavām, ka tehnika uz lauka nevarēja tikt. Oktobrī izdevies noņemt cukurbietes vien no 20 hektāriem. Pie cukurbietēm nonāca ļoti daudz zemes, dubļi, un šie darbi tika pārtraukti. Arī tehnika grima. Oktobris bija pēdējos 10 gados mitrākais mēnesis. Mums nekas cits neatlika, kā gaidīt salu. Ja būtu bijis šajā brīdī tīrs kailsals, tad atkal visticamāk būtu ļoti sarežģīta biešu novākšana. Paldies Dievam, ka uzsnika sniega sedziņa, kas neļāva zemē pilnībā sasalt. Šobrīd Latvijā ir 6 saimniecības, kurās audzē cukurbietes Lietuvas cukura pārstrādes uzņēmumam. Mārtiņš Vaļko cer uz šīs kultūras audzēšanu ilgtermiņā. Viss ir atkarīgs no Kedaiņu cukurfabrikas rūpnīcas. Ja viņi vēlēsies redzēt, viņiem būs strateģiski svarīgi, lai Latvijā ir cukurbietes, tad viņas būs. Ja nē, tad viņas nebūs. Mēs jau esam sadarbību noslēguši uz nākamo gadu, jo mēs iegūstam milzumu daudz pozitīvas atspaides. Mums uzlabojas augumāņi, mēs iegūstam cukurbietes. Mums tieši ar cukurbiešu piegādes rūpnīcu mums tiek piegādāts ar apakaļ arī cukurbiešu graizījums, ko mēs ļoti efektīvi varam izmantot slaucamajām govīm. Un iespējams, ja būs labāki gadi, labāki apstākļi,
Mēs arī novāksim cukurbiešu lapas, ko mēs varam pēc tam izmantot biogāzē, lai ražotu enerģiju. Biešu raža katrā laukā atšķiras, bet kopumā tās augušas labi. Turklāt pa šiem gadiem, kad pampāļos cukurbietes vairs neaudzēja, selekcionētas ļoti efektīvas un augstražīgas šķirnes. Ja mēs kādreiz runājām par 50 tonām no hektāra, kas bija ļoti laba raža, atsevišķos laukos bija 60 tonnas, tad šobrīd mēs jau mūsu sliktākais lauks parāda 60 tonu ražību, bet augstākie jau sasnieguši 80. Un ir pat reģioni un pie atbilstošiem laikapstākļiem var sasniegt pat līdz 100-110 tonnas no hektāra. Jāteic, ka sniegā šie lauki būs arī jāsagatavo ziemas guļai, jāapar, jākultivē, bet nākamgad te augs kukurūza. Bietēm būs ierādītas citas vietas. Ieva Benefelda, Lants Perševičs, Skrundas televīzija. Un par sniega daudzumu daudz viet Latvijā nu jau vairs sūdzēties nevar, un gaisa temperatūra saglabājas pietiekami zema, lai darbu uzsāktu slēpošanas trases. Liela daļa slēpošanas trases Vidzemē savu darbu sāk šonedēļ, piemēram, Ogres Zilie kalni, Ozolkalns Cēsīs un Gaiziņš Madonā. Kāda šogad ir cilvēka atsaucība un kā veicas ar trašu sagatavošanu, vairāk interesējās RTV žurnāliste Emīlija Anspoka. Alise, vēl, pašās beigās, visspēcīgāk pašās beigās, nevis sākumā. Hop, hop, redzi! Tāpat kā daudzas citas slēpošanas trases, arī aģentūra Zilie kalni Ogrē ir sagatavojusi slēpošanas trasi un aicina slēpotājus baudīt ziemas priekus. Un, lai gan kopš trases atklāšanas pagājuši tikai dažas dienas, cilvēku atsaucība ir liela. Zilijos kalnos ir distanču slēpošanas trase, kas apmeklētājiem pieejama bezmaksas. Trases segumu veido tikai dabīgais sniegs, tāpēc liela izdevuma trases uzturēšanai nav. Mums sniega ir tik, cik jau mums dabas māte viņu iedod. Tad mums nav šis mākslīgais sniegs nekādā veidā netiek šeit neuzkrāts, neveidots. Ja, tad cik ir, tik ir. Un tāpēc jāskatās arī. Bet šoreiz ir tāds īsā periodā daudz sniegs uzsnīdis un ātri, līdzvērtīgi kā pilsētā, tā arī mežā. Arī atpūtas komplekss Gaiziņš atver pirmo trasi Lielais Golgāts. Trases tiek veidotas izmantojot lielākoties mākslīgo sniegu. Kā norāda kompleksa īpašnieks, patēriņš par degvielu nav ievērojami lielāks, savukārt par elektrību gan ir. Taču cenas par trašu apmeklējumu netiks celtas. Pagājušajā gadā mēs pacēlām par 10–15%, un šogad mēs paliekam pie tā paša. Ar domu tādu, ka neko jau šausmīgi daudz mēs tur neiegūsim, varbūt adekvāti cilvēki būs mazliet vairāk, vai ne, ja tās cenas būs sabalansētas. Tāpat līdzīga situācija ir arī slēpošanas un atpūtas parkam Ozolkalns. Cenas šobrīd netiek celtas, taču izmaksas par elektrību ir lielas. Elektrības cenas, pagaidām mēs bijām piefiksējuši vēl cenu. Varējām atļauties, tāpēc nepacelt, bet, ja tā turpināsies, tad kaut kādā brīdī būsim spiesti. Pagaidām mēs dēļ tā, ka bijām tādu strateģisku lēmumu iepriekš jau piefiksējuši elektrības cenas, tad mēs varējām atļauties to nedarīt. Kā vēsta laika prognozes, tuvākajās dienās gaisa temperatūra turpināsies saglabāties zem nulles atzīmes, un slēpošanas trašu uzturēšanai tas ir labvēlīgi. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, RTV. 14 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti 14 posmos. 29. novembrī mēroja ceļu no Vareļu pieminekļa Jelgavas novadā līdz Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas ēkai Rīgā. Tādējādi godinot 1919. gada brīvības cīņās kritušos 14 Latvijas karaskolas kadetus. Un vairāk sižetām. Ceļa Jelgava Iecava malā netālu no Vareļu mājām atrodas piemineklis, ko 1930. gadā savām rokām cēluši toreizējie karaskolas audzēkņi, godinot 1919. gadā kritušos kadetus. Pie tā pulcējas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas audzēkņi, lai kopīgā piemiņas brīdī godinātu tos 14 jauniešus, kuri par Latvijas brīvību atdeva savas dzīvības. Tradīcija pulcēties piemiņas pasākumā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā atjaunot pēc neatkarības atgūšanas, bet jau otro gadu kadeti dodas piemiņas skrejienā no Vareļiem līdz Nacionālās aizsardzības akadēmijai Rīgā. Sveicināti kadeti! Tad skrejienu mēs realizējam otro gadu.
pieminot vai dodot kadetiem iespēju izjust to, ko izjuta toreizēji kadeti 1919. gadā veicot šo attālumu kājām. Tādējādi gan godinot kadetus kritušos, godinot viņu piemiņu un arī rādot šo te pārliecību un veidojot vērtības par Latviju, par brīvību. 1919. gada oktobrī toreizējās Latvijas karaskolas audzēkņiem mācības bija jāatliek, jo aktivizējās Bermonta karaspēks. Pēc 11. novembra kaujām Pārdaugavā kadeti virzījās uz Jelgavas pusi. Pļava pie Vareļu mājām kļuva par viņu pēdējo kaujas vietu. Vienā no pretuzbrukumiem Pļavā pie Vareļu mājām 12 kadeti krita, 7 tika ievainoti, bet 2 pazuda bez vēsts. Vēl 2 kadeti krituši pie Rīgas. 21. novembrī kadeti saņēma pavēli atgriezties Rīgā. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV. Lai popularizētu Latvijas lībiešu mantojumu, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts šo gadu pasludināja par Lībiešu mantojuma gadu. Kā viena no vietām, kur lībiešu pēcteči dzīvo visvairāk, ir Ziemeļkurzeme. Lai palīdzētu bērniem un pieaugušajiem apgūt izzūdošās valodas pamatus, tur radīts pirmais loto lībiešu valodā. Un plašāk Gondas Pornieces sižetā. Vejs, obiļ, ibi. Silka. Tā skan lībiešu valodā paša elementārākie vārdi, kurus apgūstot varēs izmēģināt spēli, ko šonedēļ vērtējumam nodeva Ventspils mākslas skolas audzēkņi un par kuru īpaši priecīgs ir Latvijā dzīvojušas lībiešu ģimenes. Ir cilvēki, kuri apzinās, ka tās ir viņu saknes, ir cilvēki, kuri apzinās, ka tā ir vēsture. Arī tad varbūt tās, ja viņi pat nav saistībā ar lībiešiem, viņiem tas liekas interesanti. Galda spēle loto lībiešu valodas iepazīšanai un apguvē radīti ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, piedaloties projektu konkursā Lībiešu mantojuma gadā. Līdz ko mēs uzzinājām arī, ka tas ir lībiešu gads, un šajā spēlē konkrēti ir dažādi priekšmeti. Izglītības pārvaldes speciālisti izvēlējās vārdus. Latvijas Universitātes Lībiešu institūts iztulkoja, un tad jau bija tas radīšanas process. Tad jau mēs ķērāmies klāt tai pašā radošajā darbībā. Lai veicinātu piederības sajūtu lībiešu reģionam, Ventspils skolu jauniešiem pieejams arī šogad izveidotais izziņas un ekskursiju maršruts, kas sāk Sovišos un noslēdz Kolkā. Digitālā karte interaktīvā veidā vēsta par lībiešu krasta ciematu vēsturi un iedzīvotājiem. Gonda Pornieces, Gars Fjodorovs, RTV. Latvijas notikumi arī internetu portālā RTV.lv un jaunākie notikumi katru darba dienu RTV ziņās 3, 7 īsumā un 9 vakarā plašākā dienas notikumu izklāstā. Lai lieliska atpūta un uz tikšanos!